Šie ir latplantas melnie pipari. Tos tūlīt paņems no plaukta un pievienos ēdienam, lai kādu maltīti padarītu vēl garšīgāku. Taču tās piparu stāstam ir tikai pašas beigas. Garšvielu vēsture ir gandrīz tikpat sena kā civilizācija. Cauri gadsimtiem un pāri visas pasaules kontinentiem, pārvarot kilometru tūkstošus, uz mūsu virtuvēm atceļo dažādu kultūru un nacionālo virtuvju labākie atklājumi. Garšvielu pārtikas piedevu un tēju zīmols Latplanta ir dibināts Latvijā 1991. gadā. 20 gadi Latvijas un Baltijas tirgū ir vērtīga pieredze un pierādījums Latplanta produkcijas atbilstībai augstas kvalitātes prasībām. Latplanta ir uzticīga savam aicinājumam, ar kvalitatīvām un dabīgām garšvielām un tējām bagātināt cilvēku ikdienu, dažādojot gan katru ēdienu baudīšanas, gan tējas dzeršanas mirkli. Gadu gaitā Latplanta sortiments ir papildinājies ar jauniem produktiem, arī tādiem, kas ir unikāli un īpaši izstrādāti Latplanta produktu laboratorijā. Šobrīd Latplanta produktu sortimentā ir vairāk kā 80 dažāda veida garšvielu, pārtikas piedevu un tēju. Latplanta produkcijas ražošanai nepieciešamās garšvielas, garšaugi un tējas uz Latviju ceļo no vairāk nekā 20 valstīm 4 kontinentos, kur katram augam ir piemērotākie augšanas apstākļi. Lai garšviela vai augs nokļūtu Latplanta garšvielu maisījumā vai tējas maisiņā, tam ir jāiztur vairāki pārbaudījumi. Sākotnēji dažādu valstu piegādātāju produkcijas paraugi tiek testēti un izgaršoti, lai noskaidrotu atbilstību kvalitātes standartiem un specifiskām garšas prasībām. Tikai pēc tam, kad Latplanta laboratorija ir apstiprinājusi paraugu atbilstību, tiek pasūtītas izeivielas ražošanas vajadzībām. Novākta, attīrīta, sašķirota un sapakota, rūpīgi atlasītu augu vai garšvielu krava, pārvarot jūras, okeānus un kontinentus, sāk ceļu uz Latplanta produkcijas ražotni. Daļa no garšvielām un garšaugiem tiek apstrādāti tikai tik daudz, lai veikala plauktā tie būtu pieejami ērtā iepakojumā un Latplanta varētu uzņemties atbildību par to kvalitātes īpašībām. Šādas garšvielas ir, piemēram, melnie pipari, pētersīļi un lauru lapas. Taču ir īpaši garšvielu maisījumi un tēju receptūras, kam nepieciešamas dažādas izeivielas. Šo produktu izstrādē tiek pastiprināti iesaistīti ne tikai pārtikas tehnoloģiju un laboratorijas speciālisti, bet arī degustatori, kuri novērtē katru konkrēto produktu. Labākie Latplanta tehnologu meistardarbi pārtop par jauniem produktiem, kas nonāk veikala plauktos. Viens no tiem ir garšvielu maisījums ikdienas garšviela. Latplanta ikdienas garšvielas izstrādē ir 11 dažādas sastāvdaļas – sinepju sēklas, melnie pipari, sāls, sīpoli, ķiploki, ķīmenes, čili, dilles, oregano, koriandrs un baltie pipari. Ievērojot unikālas garšvielu proporcijas un gatavošanas kārtību, šis maisījums kļūst par īstenu Latplantas ikdienas garšvielu. Latplanta produkcijas ražošanas iekārtas ir ļoti specifiskas un ar augstu fasēšanas precizitāti. Darbs ar garšvielām un garšaugiem līdzinās juvelieru darbam, kurā nepieciešama smalka mēraukla. Te ir vajadzīgas gan modernas malšanas iekārtas, gan smalka fasēšanas tehnika. Latplanta produkcijas fasēšanas ierīces ir ražotas Itālijā un Zviedrijā. Latplantas iekārtas darbojas ātri un precīzi kā pulksteņmehānisms. Tējas fasēšanas ātrums ir 15 tējas kastītes minūtē, bet garšvielu 100 paciņas minūtē. Kopumā gada laikā Babītes novadas pilvē tiek saražotas 85,7 tonnas Latplanta produkcijas. Vidēji mēnesī Latplanta iekārtām cauri iziet 7 tonnas ražojumu. Latplanta garšvielu un garšaugu klāstā pipari ir viena no pieprasītākajiem. Malti melnie pipari ir viens no Latplanta top produktiem starp paciņās fasētajām garšvielām, bet 4 piparu maisījums ir pieprasītākais starp dzirnaviņās pildītajiem. Tāpat pieprasītāko Latplanta produktu klāstā ietilpst malts kanēlis, lauru lapas, drupināti ķiploki, ķīmenes, universālā garšviela, vanilīna cukurs, citronskābe, kā arī želatīns. Patērētāji mūsu uzņēmuma darbu ir novērtējuši pozitīvi. Pēdējā gada laikā Latplanta produkcijas pārdošanas apjomi ir palielinājušies vidēji par 40%. Neapstājoties pie sasniegtā, Latplanta komanda turpina darbu, lai līdzšinējā produkcija būtu moderna un pievilcīga, un jūsu virtuves plauktos nonāktu jauni un kvalitatīvi produkti.